Būs vairāk redzamas un dzirdamas labējās vēsmas, arī konservatīvās, jo līdz šim liberālā politika ir bijusi tuvredzīga gan migrācijas jautājumu risināšanā, gan vēl dažādu citu. Ir kaut kāda pseido problēmas izvirzītas priekšplānā. Pavisam drīz notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. No Latvijas uz Eiropas parlamentu kandidē 16 politisko partiju un apvienību pārstāvji. Arī citās valstīs konkurence nav mazāka. Taču jau tagad skaidrs, ka nākamajam parlamenta sastāvam būs jārisina daudzas smagas problēmas. Sākot no atbalsta Ukrainai un beidzot ar Eiropas nospraustās zaļā kursa sāpīgajiem jautājumiem un Eiropas Savienības paplašināšanu. Lielais jautājums. Ko mums gaidīt no jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma? Jaunais Eiropas parlamenta sasaukums būs atšķirīgs tajā ziņā, ka tur dominēs vairāk, ne tajā ziņā, ka dominēs, bet būs vairāk redzamas un dzirdamas labējās vēsmas, arī konservatīvās, jo līdz šim liberālā politika ir bijusi tuvredzīga gan migrācijas jautājumu risināšanā, gan vēl dažādu citu. Ir kaut kāda pseido problēmas izvirzītas priekšplānā, un tās daļa no reālām problēmām ir pastumts malā. Daļa Eiropas sabiedrības jūtas marginalizēta, jo sevišķi konservatīvi domājošā, un tad tie tagad būs spilgtāki. Ja migrācija būtu risināta ātrāk un nebūtu viņa atstāta populistiem un tiem, kas ar Putinu draudzējās, tām politiskām partijām, kas ir pārņēmuši iniciatīvu, tā gaisotne Eiropas Savienībā būtu veselīgāka. Diemžēl ārējo robežu sargāšana un pieeja ir bijusi tāda atvērto durvju politika, un pilsoņi no citām valstīm, kas ir arī no valstīm, kur ir islāma ticīgo īpatsvars liels, daļa no viņiem ir radikāli islāmisti, kuri nekad nevēlēsies integrēties. Un tie, kad ierodas Eiropā, sevišķi, ja viņi jau ir otrajā paaudzē, viņi saka, mēs te piedzimām, tās ir mūsu mājas, un lūk, te būs, mēs mēģināsim, ja negluži šariātu likumu īstenot, tad par integrāciju aizmirstiet. Ja politiķi šo atstāja populistiem un AfD un tādām pro-putinistiskām partijām, tad tas jautājums vēl mazāk tiek risināts. Kreisajiem, tātad sociāldemokrātiem un liberāļiem vajadzētu pārņemt šo problēmu un reāli viņu risināt. Nevis atstāt populistiem, kur Putins tad ir abos gadījumos ieguvējis. Vai nu ielaiž šos cilvēkus, viņi neintegrēs, Eiropa paliek vājāk un sašķeltāk, vai nu tad šie kliedz skaļi tās partijas, kas tad grib draudzēties arī ar Putinu. Es domāju, ka mainīsies īpatsvars, tātad mainīsies spēku samērs lielajās politiskajās grupās Eiropas parlamentā. Eiropas Tautas partija pašlaik ir lielākā, tad tiem seko liberāļu un demokrāti, pareizāk tie sociāldemokrāti un pēc tam liberāļi. Un tad vēl ir konservatīvie. Ja? Un tur ir 7 pašlaik grupas. Politiskās partijas var atrast sev piemērotākās, var prognozēt, ka tās grupas, kurās vairāk izskan konservatīvie vērtējumi, tās pieaugs skaitliski. Jo tāda ir noskaņojuma dalību valstīs. Līdz ar to mainīsies, ja ne gluži Eiropas komisijas sastāvs uz tādu konservatīvo pusi, tad diskurss mainīsies. Un diskurss var ietekmēt lēmumus. Ja tas ir arī no politoloģijas, ir tāda pieeja kā sociālais konstruktīvisms, un tur ir tāda apakšdisciplīna, diskursīvais konstruktīvisms, proti. Jēdzieni, kurus mēs lietojam vairāk, kur izskan priekšplānā, viņi atstāja iespaidu uz to, kuras problēmas pirmkārt mēs risinām un kuras atliekam otrajā plānā. Otrs, kā mēs viņus risinām, kas ir šie lēmumi. Un tie būs tādi kritiskāki pret šīm liberālajām vēsmām, un es domāju, robežu kontroli, es vismaz arī ceru uz to, ka izturēsies daudz nopietnāk nekā līdz šim ārējo robežu kontroli. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.